Šodien pilsētas attīstības komisijas sēdē tika atbalstīts ierosinājums ierīkot trenažieru aerobikas zāli Ventspils 3. vidusskolas aktu zāles telpās. Jaunā trenažieru zāle paredzēs gan atlētikas zāli, gan aerobikas zāli, bet pirmajā stāvā ģērbtuves. Piemērotākais risinājums atrasts, savienojot 3. vidusskolas ēku un sporta halli Pārventa, speciāli šim nolūkam izbūvējot savienojošo pāreju. Daļēji tiek izmantotas sporta nodarbībām, tiks izmantotas sporta nodarbībām šobrīd esošās telpas 3. vidusskolā, un tās tiks saistītas ar šo kompleksu. Tātad tur būs tā, ka gan skolniekiem būs iespēja nokļūt tieši no skolas lielajā sporta zālē. Trenažieru aerobikas zāle netraucēs skolas mācību darbam, jo tā tiks nodalīta atsevišķi. Mācību stundu laikā telpas varēs izmantot skola, bet pēcpusdienā iedzīvotāji. Vai jums interesē fitness un atlētikas zāle? Protams. Ejiet uz tādu? Nē, nav tāda iespēja, nav laiks. Šeit domā uzbūvēt ļoti foršu šo trenažieru zāli. Jūs tā apmeklēt, ja viņi te būtu? Kāpēc ne? Pamēģināt. Jūs ietu? Jā. Runā, ka šobrīd fitness ļoti populārs Ventspilī. Jūs tam piekrītat? Jā, te daudz trenuzenes tagad. Un vispār veselīgs dzīvesveids, tas jums interesē? Jā. Tā kā varbūt apsvērt tādu domu, ja Pārventā būtu, ja jums nav problēma aizbraukt arī uz pilsētu. Uz pilsētā nav problēma aizbraukt. Tad kur ir problēma, kāpēc neiet? Nav laika, jāstrādā. Я думаю, что хуже не будет. Es domāju, sliktāk nebūs. Lai nodarbojas ar sportu labāk nekā ar kaut ko citu. Skolu gaida liels pārmaiņas. Ja izdosies piesaistīt finansējumu, līdzinējā 3. vidusskolas aktu zāle tiks atvēlēta sportam, bet skolai zāle tiks no jauna izbūvēta līdzinējās mazās sporta zāles vietā. Ja viss izdosies kā plānots, trenažieru zāli un jauna skolas aktu zāle sāks darbu jau nākamajā mācību gadā. Gonda Pornieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.